Otrais vērošanas bloks mums ir noslēdzies, lietas iet uz priekšu. Viena no kamerām turpina apdzīvot tāds liels bars ar prāviem asariem. Ir kaut kādi interesanti tādi dzīves elementi. Parādījies plaudis, kas mums bija jau pirmajā nedēļā, un tagad es skaidri zinu, ka tas ir viens un tas pats. Ja jūs ieskatāties, viņam ir nokniepta puse no asas. Kas to lai zina? Varbūt bērnībā ar kādu sakāvies vai kaut kā tā. Vienā dienā pamanījām, ka parādās tāds rīktīgi apdauzīts asaris. Un es viņu redzēju no viena sāna un no otra sāna. Man liktos, ka līdaka viņu ir mēģinājusi sagrābt, un viņš viņai ir ticis no zobiem ārā un turpina dzīvot savu dzīvi pa spīti tam, ka ir tāds sadauzīts. Interesanti, vakarā fonā parādījās neliela līdaka, un tas man vienmēr liek aizdomāties par viņu savstarpējām attiecībām, jo šķietami plaudis un līdaka, ja mēs skatāmies grāmatā, ir plēsējs un miermīlīgās zivs, bet plaudis ir liels, līdaka ir maza, asaris ir kaut kur pa vidu, un visi dzīvo kā draugi, tāpat kā ar putniem. Daudzveidība ir ne tikai zem ūdens, bet arī virs ūdens. Es domāju, jebkurš no mums ir novērojis visdažādākos putnus pie ūdeņiem. Protams, klasiskie jūras kraukļi, cekuldūkuri, viņam garšo zivis, viņi lieliski ienirst un apēd viens mazāko, otrs lielāko zivi. Bet ir arī tādi interesanti putni, lauči. Tāds melns putns ar balto pieri arī bieži nirst, un cilvēki nec kāpēc domā, ka viņš arī tur zivis meklē. Bet nē, viņš meklē aļģes, ūdensaugus, kukaiņus, tā kā viņam zivis neinteresē, bet zivis gan viņu redz. Protams, gārņi. Kur tad bez gārņiem? Baltie gārņi, zivju gārņi, visi ir pie ūdeņiem, bet arī zivis nav tā pamatbarība. Ja? Tur der arī peles, vardes, kukaiņi, tā kā ne visu to, ko mēs redzam pie ūdeņiem, ne visiem viņam vajadzīgas zivis. Un, protams, gulbji, kad makšķernieki apgalvo, ka tādas līdakas norī. Nē, neticam, gulbja zivis gan neēd. Saistības starp virsūdens un zemūdens pasauli nevienmēr ir tik tieša, kā kurš kuru apēd. Beigās vienmēr, kad mēs runājam par vides, par ekosistēmu funkcionēšanu vai ekosistēmu apsaimniekošanas ilgtspēju, tad svarīgs ir līdzsvars. Un putnu attiecības ar zivīm šo līdzsvaru var ietekmēt dažādos veidos. Viens no tādiem ļoti interesantiem veidiem ir, ka migrējošas zosis barojās uz laukiem, tā skaitā cilvēku sasētiem laukiem, pēc tam nakšņo un atpūšās uz ūdeņiem. Ūdeņos viņas pakakā, un tās barības vielas, to materiālu, kas ir no lauka, pārnes uz ūdeņiem. Tādējādi bagātinot ūdeņu ekosistēmas ar barības vielām, kas atsevišķos gadījumos var labi būt, atsevišķos gadījumos slikti. Bet vienmēr ir vietā atgādināt, neaizmirstam, ka cilvēks ar savām tiešajām un netiešajām darbībām planētu un tās ūdeņus tāpat tās ietekmēs vairāk nekā visas pīles un zosis kopā. Turpinam vērot.